Labdien, mūsu draugi! Es šodien pazitinājos ar Veigu Alziņu, geštalta terapeutu, un man ir par tevi tikai vienu jautājumu. Kas ir par tevi? Kas ir geštalta terapija? Geštalta terapija. Geštalta terapija ir vienlaicīgi ļoti viegls jautājums un ļoti grūts jautājums. Grūts jautājums tajā ziņā, ka atbildēt uz to viennozīmīgi nevar. Jo tieši tāpat kā nevar atbildēt uz jautājumu, kas ir dzīve, kas ir mana dzīve. Un domājot par šo jautājumu, atceros Džona Enraita rakstīto, kur viņš teica, kā gan lai apraksta, kas ir Beethovena mūzika, vai Mozarta, vai Baha mūzika. Un to nav iespējams izdarīt. Taču, protams, mums katram ir sava dzīve, un domājot par šo jautājumu, es domāju, ka mana dzīve, tas esmu es pats, tas ir tas, ko es esmu radījis, tas ir tas, ko es esmu piedzīvojis un pārdzīvojis. Taču bieži vien mans priekšstats par sevi var būt nepilnīgs. Geštalta terapijā ir veseluma koncepcija, kad personīgi tiek apskatīta tā veselumā. Veselums šeit ir domāts gan ārējais izskats, gan pagātne, gan nākotnes plāni, gan fantāzijas, gan idejas. Viss, kas saistās ar manu pieredzi un manu izpratni par dzīvi. Tādēļ, lai šis te veselums būtu pilnīgāks, man ir nepieciešams ieskatīties spogulī, lai sevi ieraudzītu. Jo cilvēka sevi ir tā, cilvēka ķermenis ir tā izveidots, ka mēs nevaram redzēt savu sevi. Mums ir vajadzīgs arī tās spogulis. Terapijā, geštalta terapijā, šis te spogulis ir cilvēks, otrs cilvēks. Otrs cilvēks man var pateikt, kāds es esmu, pat ja man tajā vietā nav bijis nekāda priekšstata par sevi. Tad es uzzinu vairāk, ka es esmu arī gara, vai vaigi man ir apaļi, vai deguns man ir liels, vai acis man ir vienādas. Man dotas pilnīgāks izpratni par sevi, par savu dzīvi. Geštalta terapijā, konsultējot klientus, terapeitu, klientu attiecības, vienmēr ir vērstas uz šeit un tagad. Un tas ir viens no tādiem arī pamatjēdzieniem šeit un tagad, ar ko saista geštalta terapija. Un kādēļ to saista tieši šādā veidā? Jo pagātne un nākotne, tajā ir apslēptas šodienas aktualitātes. Tas vienmēr ir par to, kas ir šodien aktuāls. Un aktualitāte, apzināšanās un atbildība, tās ir 3 lietas, par kurām tad arī runā terapeits ar klientu, radot šo te veselumu, radot šo te pilnīgumu, izpratni par savu dzīvi, par sevi, par savu atbildību, attieksmi, attiecībām, kā arī par to, ko es nedaru, lai būtu labāk justos šajā dzīvē, lai būtu pilnvērtīgāks un spētu šo dzīvi pārdzīvot interesantāk. Jo vēl kāds gudrais ir teicis, kur vārdus arī neatceros, ka dzīve nav uzdevums, kurš ir jāatrisina, bet gan process, kurš ir jāpārdzīvo. Un es domāju, ka visi mēs gribam, lai šis pārdzīvojums būtu patīkamāks, interesantāks. Varbūt nevienmēr tajā var izvairīties no sāpīgiem pārdzīvojumiem, bet katrā ziņā tas vienmēr ir interesants. Par to tad arī ir darbs. Paldies tev! Kabinetā. Ļoti interesanti. Paldies arī tev. Un vēl vienu jautājums. Mums ir tradīcija, varbūt te var padalinās kaut kādu gudru prīču, kādu aktuāli patikšu. Viedu stāstu, pamācošu stāstu. Labi, tas, kas ir manā atmiņā, pieejams, ko es atceros, tas ir stāsts par 2 mūkiem.
Reiz dzīvoja 2 mūki, un viņi gāja misijā, pārgājienā, piedzīvot, kaut ko pārdzīvot. Un tā viņi devās ceļā un nonāca līdz upei. Pie upes stāvēja sieviete, kura lūdza šos mūkus pārnest viņus pāri upei. Viens mūks teica, nē, mēs to nevaram darīt, pieskarties sievietei, tas ir grēks, to mēs nevaram darīt, nē, mēs to nevaram. Savukārt otrs mūks paņēma šo sievieti, paņēma uz pleciem vai pičpaunā, pārnes pāri, nolika viņu, viņa pateica viņam paldies, viņš arī atbildēja, viņš tīrās un mūki turpināja savu ceļu. Pirmais mūks nevarēja nomierināties. Viņš teica, ārprāts, tu izdarīji grēku, mēs to nedrīkstam darīt. Pieskaršanās sievietei, tas ir grēks, un ko tu izdarīji, kā tu dzīvos tālāk, kas tev ar tevi notiks. Otrais mūks viņam atbildēja. Es šo sievieti uzklausīju, paņēmu viņu sev uz pleciem, pārnes pāri, noliku un aizmirsu. Savukārt tu to nesi vēl līdz šim brīdim. Paldies! Bija ļoti interesanti, un tā bija Daiga Uziņa un Artur Dombrovski. Mēs bijām šeit pirmā reizi latviski. Я думаю, что это будет хорошая традиция и дальше. Paldies! Visu! Paldies!